es gribētu parunāt par kaut ko pilnīgi irracionālu. Pilnīgi irracionāls ir veids, kādā Madara Cosmetics sāk savu darbību. Jo reiz Uldis, man liekas, pirms pāris gadiem kādā inovāciju seminārā mēģināja izskaidrot, kā tas notika. Teikšu godīgi, zāle piekrītoši māja ar galvu, bet man bija tāds sajūta, ka neviens īsti nesaprata, kā tas notika un kā tas nāks, ka tādā tirgu, kurā jau visiem viss ir, pēkšņi parādās kaut kāds jauns mājražotājs, ja, kurš 6 mēnešu laikā tur pēkšņi atrodams visos lielākajos tirzniecības centros gandrīz un jau sācis eksportēšanu. Tāpēc gribētos pajautāt par šo nenormālo, irracionālo, radošo procesu, kādā Madara ir tapusi. Un varbūt, ka šoreiz mums izdosies saprast, kur tur radošs, kur racionāls moments. Cerēsim. Labvakar vēlreiz. Iespējams, kāds no jums, kā iepriekš bija plānots, sagaidīja šeit redzēt Loti, kā Meldera kungs teica, Madaras seju. Polijā viņai radās iespēja šodien uzstāties vienā parfumēriju konferencē un veikt vairāk 100 parfumēriju apmācības par dabīgo kosmētiku. Un tagad tāds eko-krustnesis, kas nes to eko-pārliecību. Mans vārds ir Uldis Siltners, esmu Madaras finanšu direktors. Un man runa būs par uzņēmēju darbību, par radošo un racionālo uzņēmēju darbībā. Nedaudz runāšu par Madaru, nedaudz par kosmētikas nozari, nedaudz runāšu arī vispārīgāk par uzņēmēju darbību un Latvijas pašreizējās situācijas kontekstā. Madarā mums pēdējā laikā bieži tiek uzdots jautājums, kur tad slēpjas tā Madaras veiksme. Un mēs mēdzam atbildēt, ka mūsu veiksme slēpjas komandā, kurā ir sabalansētas zināšanas par visām uzņēmēju darbības funkcijām, par visām uzņēmuma funkcijām. Tad mēs savā uzņēmumā izdalām principā 6 funkcijas, kas ir dizains, produktu izstrāde un attīstība, mārketings, pārdošana, ražošana un finanses. Ja mēs runājam radošā un racionālā kontekstā, es vēlētos uzīmēt uz tāfeles taisni vai nogriezni, kur mēs vienā galā liksim radošo un otrā galā liksim racionālo. Un tagad uz šīs te taisnes vai nogriežņa mēs atliksim šīs te mūsu 6 uzņēmuma funkcijas. Pieņemsim, ka šeit vēl atdalīsim tā kā viduspunktu, kur it kā ir tā robeža starp, kur no radošā mēs pārējām racionālā. Tātad liksim pirmā funkcija, visradošākā funkcija mums ir dizains. Dizaina funkcija izpilda mākslinieki. Principā viņi līdz galam ir radoši. Racionālais nāk tikai pastarpināti no pārējām funkcijām. To, ka pārdevēji saka, kā mēs tādu pārdosim, to, ka ražošana jautā, kā mēs tādu varēsim saražot, un to, ka finanses tad saka, par cik tad mēs šito varēsim pārdot. Tad, principā, viņi ir tik, cik izdara spiedienu šīs te 3 funkcijas, viņi principā ir galēji radoši. Nākošā funkcija, mums laikam grūti redzēt, nākošā funkcija ir produktu izstrāde un attīstība. Liksim šos te angļu burtus R un D. Principā arī produktu izstrāde ir galēji radoša funkcija. Tikai šeit pretstatā māksliniekiem strādā izgudrotāji. Cilvēki, kas, teiksim, ķīmija un farmācija ir eksaktas zinātnes, tomēr pie produktu izstrādes cilvēki strādā ļoti, ļoti radoši. Un pieiet principā kā izgudrotāji, kas nebaidas riskēt, miksē visu kopā, mēģina, kā tas turās, viņiem tas ļoti patīk.
Radošo funkciju noslēdz mārketings. Mārketinga funkcija ir principā radīt patērētājā emociju. Tātad šeit šīs trīs funkcijas it kā noslēdz šo radošo bloku. Tālāk nākošajā blokā, kas ir tas nosacīt racionālais funkciju bloks, ietilpst mums pārdošana, ietilpst mums finanses un ietilpst mums ražošana. Ražošana ir galēji racionāls process, kur vismaz mūsu uzņēmumā radošums ir pat drīzāk nevēlams, jo ražošanas procesu ļoti stingri nosaka procedūras, kvalitātes standarti un ražošanas tehnoloģija. Tagad es lūkšu jūsu iesaisti, lai jūs atbildētu uz jautājumu, kurā tad blokā rodās uzņēmuma konkurētspēja, šī pievienotā vērtība un pēc būtības arī nauda. Kurš tad ir, kurš tas bloks, jūsuprāt, ir tas, kas nodrošina to, ka uzņēmums ir konkurētspējīgs un varbūt veiksmīgāks nekā citi? Radošais bloks vai racionālais bloks? Radošais. Tad mēs principā varam uzskatīt, ka šajās trīs funkcijās rodās uzņēmumam nauda. Tālāk. Es gribētu attīstīt šo domu nedaudz tālāk. Un tātad pirmkārt gribētu izvirzīt nākošo drosmīgu apgalvojumu par to, ka šīs trīs funkcijas, kas ir dizains, produktu izstrāde un mārketings, ka šīs trīs funkcijas kopā rada to, ko mēs saucam par zīmolu. Zīmols ir tātad uzņēmuma produktu un pašu uzņēmuma tēls, jeb to vērtību kopums, kas atšķir vienu produktu no konkurentu produktiem. Un savukārt, šīs racionālais bloks, kur ir pārdošana, finanses un ražošana, ir kalpojošais jeb izpildošais bloks, kas ir kuram ir asistējoša nozīme šajā pievienotās vērtības radīšanas procesā. Principā es rakstīšu izpildītājs. Madarā abas divas funkcijas ir apvienotas. Principā mums ir gan viss šīs funkcijas dizains, produktu izstrāde, tā tālāk un paši arī ražojumi. Pašreiz pasaulē notiek tas, ka uzņēmumi specializējas. Ka ir uzņēmumi, kuri ģenerē idejas un rada zīmolus. Un ir uzņēmumi, kuri prot profesionāli izpildīt šo ražošanas procesu. Tādiem zīmoliem kā Hugo Boss un Dior, viņiem nav neviena ražotne. Un pats interesantākais ir tas, ka viņu produkti tiek ražoti vienās un tajās pašās ražotnēs. No rīta ražoja vienam, vakarā ražo citam. Bet viņi paši, šis uzņēmums, kuram pieder šis zīmols, viņi izpilda šo radošo darbu, viņi pārdod. Kā mēs tikko noskaidrojām, ka nauda mums rodās šeit pie zīmola. Tas nozīmē, ka principā zīmols operē ar izpildītāju. Tagad, ja mēs skatāmies, ko mums Latvijas valstiskā līmenī tiek apgalvots, ka mums ir jāattīsta ražošana. Tas principā nozīmē to, ka mums būtu jāattīsta uzņēmumi, kuri var izpildīt, kur funkcijas vairāk ir uz šo racionālo bloku. Ražojam ļoti labi, pēc iespējas vairāk, ātrāk, lētāk, un dodam tālāk kādam, kurš uzliek savu Hugo Bossu virsū, un tālāk var pārdot viņu, tur pievieno vērtību 3, 5, 10 reizes. Ražošanā kā tādā nav naudas. Ražošanā šis naudas turības vai bagātības potenciāls ir ļoti zems. Un tad ir jautājums par to, kur tad
arī Latvija grib virzīties, vai mēs gribam būt ražotāji un izpildītāji, kas tad varēs nopelnīt kaut kādu naudas apjomu. Protams, īstermiņā tas ekonomikai pienes labumu, jo tūlītēji rodas jaunas darba vietas, kur ir kaut kāds noteikts algu apjoms, ir kaut kāds naudas apjoms, kas ir ekonomikā. Jātīst savukārt zīmols, tas ir ilglaicīgs process, tas ir lēns process, var izdoties, var neizdoties. Tomēr tajā brīdī, ja izdodas, tas ir tā ir bāze, uz kuras var veidot stipru un neatkarīgu ekonomiku. Pašiem savi valstiskie zīmoli. Te gan ir jāsaka arī tā, ka zīmolu izveidot Latvijā nav vienkārši. Madarai paveicās. Mēs tāpatās uzņēmumu iekšēnē joprojām strādājam pie dažādām citām idejām un skatāmies, ko mēs varētu vēl citu darīt. Ir daudz dažādas idejas, dažas mēģinām attīstīt vairāk, dažas jau apturam uzreiz. Tā problēma ir tāda, ka nav jau Latvijā tās ražošanas bāzes. Un tad mēs atgriežamies it kā pie tādas pretrunas. It kā mums vajadzētu tos zīmolus, bet tajā brīdī, ja mēs gribam tikai zīmolu, bet paši negribam ražot, mums Latvijā īsti nav kas to ražot. Un šeit tad, ir šis te it kā otrs skats, ko mēs varam apskatīties. Bet principā tad tas Madaras tas uzstādījums ir tāds, ka mums ir svarīgi tas, ka mums ir zīmols, un mēs zīmolā vienmēr ieguldīsim vairāk pūļu nekā šajās te izpildītāju nosacītu funkcijās. Jā. Jūs uzņēmumā ražotni zina par šo konceptu? Pieļauju, ka nē. Tā arī paliek droši. Paldies, Uldi, tiešām.